Prevents sarunas ir par prevenciju visās dzīves jomās, lai tu varētu veikt sev labvēlīgākas izvēles un pēc iespējas ilgāk būt savā labākajā mentālajā, fiziskajā un emocionālajā formā. Nu, beidzot arī mēs, es, Asnāta un Es Zane tāpat. varam teikt laimīgu jauno gadu. Laimīgi. Mēs esam satikušās tādā diezgan augstā dienā, kad, ja mēs ietu skolā, būtu pa augstu, lai ietu uz skolu. Bet mums satikties būtu uz sarunu. 12. Bet satikties sarunu, kāpēc ne? Protams. Un šodien mēs aicinājām pievienoties sarunai ļoti enerģisku, daudzpusīgu sievieti, kura kaut kādā veidā var apvienot ļoti daudz lomu. Un es teiktu tā, viņa uzkāps visos kalnos, ko redz savā priekšā, gan metaforiski, gan burtiski. Rūta Dvīnska. Čau, Asnā, Čau. čau, Zane. Prieks ar jums satikties. Tu sāki to mani aprakstu par mani ar enerģiska, ja, kas es domāju, ārprāt, man tā nav spēka šobrīd. Bet es zinu, ka man pēc sarunas ar jums tas parādīja. Man tā vienmēr ir. Mana enerģija rodas no tādas enerģiju miedarbības ar citiem cilvēkiem. Es esmu tas, kurš ņem un dod, laikam, es ceru, ka vairāk tā kā dod nekā ņem. Bet jā, man vajag, es nevaru tā vienītī ģenerēt enerģiju. Un to mēs arī gribēsim noskaidrot, no kurienes tas viss. Jā, labi. Sāksim ar to, ja jau ir jaunais gads, es nevaru nepajautāt. Es esmu kaut ko Kā ir tev? Vai tu kaut ko apņemies, vai tu vienkārši ļaujies tam jaunajam gadam, ko tev tas nesīs? Es vairāk ļaujos, bet es uzstādu katram gadam kaut kādu tādu mazāku vai lielāku virsmērķi, kas nav ļoti konkrēti definēts. Man pilnīgi noteikti nav lapiņa ar sarakstu, ko es tur apņemos un kam jānotiek šajā gadā. Kādreiz bija, starp citu, es rakstīju tādas lapiņas, bet tad es biju jaunāka. Un tad mans vecgada vakars nepagāja vienkārši skrienot pakaļ trīs maziem cilvēkiem, tur mēģinot izdabāt viņu vēlmēm. Nu, vienmēr sakot, es nesastādu šo tā kā to-do vai vēlmju listi, bet es kaut kā pie sevis vienmēr nodomāju, ka šajā gadā, lai izdodas vairāk pievērsties šim vai tam jautājumam, piemēram, pagājušajā gadā tā bija veselība, un lai arī es nedzīvoju katru dienu ar tādu, es neceļos no rīta, ar domu, ka šodien es darīšu šo un to tās veselības labā vai vēl kaut kā, bet atskatoties tomēr uz to gadu, es varu tiešām teikt, jā, ka bija kaut kādi vairāk tādi notikumi vai notikšanas, kas kā reizi iezīmē to veselības stāstu. Gan manu, gan arī manas ģimenes un tā. Nu, tāds nevis veselības stāstu, vairāk rūpes par to, tā laikam jāsaka. Drīzāk, es tur, pagājušajā gadā sāku vairāk sportot, domāju vairāk ko es. Visādi tādas lietas, kas es nezinu, vai notika tam dēļ, ka es iesāku gadu ar tādu domu, vai vienkārši tas jau bija zemapziņā. Jā, tas bija mans fokus, jā. Tā ir, jā. Jā, man arī liekas tā klausoties, ka īstenībā, ja tu uzliec tādu nodomu, jeb, kā Zane saka, fokusu, tad tev nav katru dienu jārakstījā kladītē vai jāpastāsta, vai ne? Kas bija tas mans uzdevums? Vai jāatskaitās, man nesenāca atkal kārtībā. Nē, ir jau forši arī, kam es pieļauju, ka arī pat man tas strādātu. Man liekas, es dažreiz noskatos uz tādu baltu skaudību, uz to, kā dāmas, lielākoties tās ir dāmas, bet noteikti ir arī kungi, bet, kas kārtīgi tā kā katru nedēļu, piemēram, apsēžas tur ar sevi un izanalizē to aizvadīto nedēļu, saliek tos nākamās nedēļas mērķus. Tas viss ir super, tas ir feini, vienkārši es neesmu šobrīd tajā dzīves sezonā, kad es varētu tam atrast laiku. Tas ir muļķīgs attaisnojums, kad tā man būtu prioritāte vai kaut kā tam līdzīgi. Bet man skatoties no malas, kā citu to dara, man tas vienmēr ir licies ļoti vērtīgi. Tā kā es domāju, ka tiem, kuriem tas strādā, tie noteikti to var apliecināt, ka tas tiešām tā darbojas. Bet tas strādā, bet man ir tas, ka es esmu mēģinājis, un tad es atceros pēc mēneša, pats man taču bija tā kladīte. Neieietās. Jā. Jā, man arī ļoti daudz, kas ir uz kaut ko. Tā ir tāda, varbūt tā man arī izvairīšanās no šīs vilšanās, kā tu saki. Es vairs jau sen tā neapņemos tā strikti, ka tagad tur es ieviesīšu un sākušu tur šo un to. Kaut kā šīs lietas, kuras es tā forsēju sev un lieku tā kā iesākt darīt, kaut kā noplok un kaut kas nesnāk un neaiziet. Bet tad ir kaut kādi tādas mazās lietiņas, tie ieradumi, kas tomēr tiek ieviesti ikdienā un paliek.
Un kur ir tā atšķirība, kāpēc viens jā, kāpēc otrs nē, nezinu. Nu, nav noslēpums, mēs esam dažādi. Un man Jā. šķiet, ka kaut kas, kas der visiem, nav. Nu Neeksistē jā, tā tāda lieta. droši vien ir. Bet, kā jau es minēju sarunas sākumā, tavā pieteikumā, tu apvieno ļoti daudz lomas. Tu esi 3 meitu māma, nu jau 2 kucēnu. Jā, redzējāt, virs Jā. izskatās, ka es esmu dzemdēju tos kutus. Viņa līdzīgi kaut kur. Jā, paldies, viņas muki. Tu esi sieva, tu esi noteikti draudzene, tu esi TV, radio un pasākumu vadītāja. Tu esi aktīva sociālo tīklu satura veidotāja. Un es gribētu teikt, man tā šķiet, ka tu arī esi ļoti vispār sociāli sabiedriska, aktīva persona. Kā tas viss tevī sadzīvo un vai tas tevī rada tādu trauksmi vai hausu, vai tieši tas tev roda mieru? Gan, droši vien, jo noteikti ir kaut kāds iemesls, kāpēc es gribu un esmu visas šīs lomas, jo varētu jau kaut kas no tā arī nebūt, bet acīm redzot ir kaut kas tāds, kas liek man gribēt visu to darīt, un tur tad var, es nezinu, tur rakties dziļi apakaļ vai kas, ko es neesmu piepildījusi tur vai šur, vai tieši pretēji, varbūt kas man ir iedots vairāk, nezinu, tur enerģija, varēšana vai darīšana, kāpēc es to izdaru un varu to paveikt. Bet nenoliedzami kaut kādā brīdī tas rada arī milzīgu troksni gan manā galvā, gan tādā ikdienā. Un kaut kādā mirklī tur viss lūst un plīst un arī nesanāk. Un tā arī ir. Tāpēc es negribu tā arī glorificēt vai tur romantizēt to sajūtu par to, ka tu esi ļoti daudz kaut kas un tik forši pasties, es daru šo, to, vēl kaut ko. Un dienas beigās noteikti ir tāds laiks arī un tādas dienas vai tādi posmi, kad tādēļ, ka ir tik daudz, kaut kas arī neizdodas. No otras puses, es arī negrasos nevienā brīdī ne no kā atteikties vai atkāpties. Man patīk viss, ko es daru. Un es laikam esmu ar sevi sarunājusi, ka es vienkārši izdaru maksimumu, cik es varu izdarīt katrā tajā brīdī, katrā tajā lomā. Neesmu vēl tikusi tur tik tādā zen stāvoklī, lai es varētu teikt, nē, kad es esmu mājās, es esmu tikai mamma. Un te es piepildu to savu lomu, lai tas trauciņš ir pilns, un tad es aizdodu uz darbu, un tad es esmu tikai darbā. Tā nav, tāpēc, ka man ļoti daudz darbs ienāk mājās, un otrādi laikam nē. Lai gan mēs ar vīru sēžam bieži vien pie blakus galdiem darbā, bet tās tur nav tādas ģimenes attiecības tajā mirklī. Bet, vienmēr sakot, tās jomas tur sajūk un sajaucās, un kaut kādā brīdī es vairs droši vien nesaprotu, kas es esmu, kur es esmu, ko es daru. Un tagad es atkal savācos. Dienas beigās es esmu to izdarījusi. Man vienmēr liekas, ka kaut kādā brīdī tā kā jāatzūmo ir no tās lielās bildes, no tās mazās uz to lielo, tā attālināt un jāpaskatās, un ja es tā atzūmoju un paskatos, es esmu priecīga par visu, ko es daru. Es esmu arī pa lielam, latviski sakot, arī laimīga, jo man šķiet, ka tu nevar būt laimīgs, tā kā katru minūti vienkārši tā kā būt laimīgs, un tad jāiet pie ārsta, tad kaut kas nav ritīgi. Bet tāda sajūta manī ir tāda laimības sajūta. Es esmu ļoti laimīga par to, kas man ir, pateicīga, un tā kā, nespļauju tajā rokā, no kur sēdu, un arī, skatos to savu dzīvi ar tādu pateicību, ka man ir iespēja darīt visu to, ko es daru. Jā, jo man šķiet, ka tu minēji sākumā, ka tu gūsti enerģiju, ja? Ka tu, piemēram, sarunājies, miedarbojies, un tad šeit izklausās, ka varbūt jo vairāk tu dari, jo vairāk tev ir iekšā tā enerģija un darīt. Līdz kaut kādam brīdim noteikti tā arī ir, bet tad mēs katrs, protams, varam pārķert, un es arī esmu bijis tādā situācijā, kur ir pa daudz, bet jā, es noteikti piekrītu tai teorijai, ka es nevaru sēdēt un gaidīt kaut kādu tur, radošumu mūzu, kas te tagad atlidos, un tad es zināšu pēkšņi man kā zibens no skaidrām debesīm, zināšu, ko es tagad darīšu, un viss man ir skaidrs scenārijs, tur, piemēram, sociālo tīklu vai mediju kaut kādam saturam. Tā nekad nav ar mani, man vienmēr ir jāsāk vienkārši darīt. Dažreiz vienkārši super piespiežoties, sāc darīt, un darot, tad es tieku uz priekšu, vajag tikai iesākt, un tas pārkāpiens pāri tam slieksnītim, lai sāktu, tas ir mans klupšanas akmens. Tu ilgi nekavējies tajā domā, kādu un kā es... Nē, tur ir noslēpums, es tieši kavējos, bet es zinu, ka nevis tam dēļ, lai es kaut ko sagaidītu, ka tagad kaut kas mainīsies, bet tāpēc, ka es esmu vienkārši prokrastinācijas karaliene. Es varu atrast
jebko, lai tikai Sipiets. nesāktu darīt lietas. Tas ir dažbrīd vienkārši kosmos, un tagad tu sāc. Es esmu arī deadline cilvēks, un jo es zinu savas darbspējas. Es sagaidu to pēdējo brīdi, jo es zinu, ka es varēšu izdarīt. Nu, man ir ļoti liels tiešām tāds darba temps un viss, un kas, paldies Dievam, vēl aizvien ļauj saglabāt arī kvalitāti, jo kādā brīdī jau šis vairs nestrādā. Zini, ka tu jau aizlaidi pārāk trāk, un tāpēc es atlieku to pēdējo brīdi, un tad es cepos, un es ņemos, un tad man, tad brīžiem es vienkārši tā kā sašķūpu, paraudu mazliet pie sevis, sapurinu sevi un daru. Un tagad tu sāc darīt, tad tu, protams, atskaties un domā, kāda vēlna pēc šito nevarēja laicīgāk izdarīt, miers un viss, bet, nevar. Jo man par tādiem cilvēkiem kā tu, man šķiet, ka jums ir tomēr vairāk tās stundas diennaktī. Tāda sajūta, bet skaidrs, ka nav, un tur ir kaut kāds maģiks, ka tu spēj, kā tu saki, kaut kādu vienu lietu apvienot ar citu lietu, un tad tas vienkārši zin kā, jā, bet man šķiet, ka man ļoti patīk, piemēram, tādas meditācijas prakses, bet es to nepiekopu ikdienā pilnīgi visu cauru gadu vai kā, bet man ir tādi brītiņi, un es jūtu, ka šis brīdis nāk, jo man tuvojas dzimšanas diena, un tas, protams, mums kā vienmēr sievietēm, man liekas, ir tāds sevis pārskatīšanas laiks, un mēs tur tā, vismaz manā gadījumā ne 31. decembris, bet tieši man dzimšanas diena ir tāds atskaits punkts. Mans personīgais jaunais gads, tieši tā. Un tas ir tas laiks, kaut kad tas pavasaris, un tad vēl otra puse kaut kad arī rudenim nākot, man patīk tāds uz mēnesi apmēram vairāk iedziļināties šajās visās praksēs, un tad tur paņem kaut kādu manifestācijas, nevis manifestācijas, bet meditācijas kursu, tad vēl kaut ko, varbūt tad es arī kaut ko parakstu, padomāju pie sevis, un tam visam tā kārtīgāk pieslēdzos un to prātu varbūt mazliet atpūtinu, bet ikdienā man tie zobratiņi griežas tik dulli, ka man nav tāds laiks, ka es, piemēram, nezinu, tur tā mierīgi sēžu, dzeru tēju un skatos pa logu, kas īstenībā ir briesmīgi, ka tu nemāki, nevis nemāki būt ar sevi, bet es nespēju tā kā norimdināt to savu domu. Es tajā brīdī, kad es dzeru, piemēram, to tēju, es domāju, tagad grietas tās treniņbiks ir augšā, to es nonesīšu tādu treniņbiks matu, ko es salikšu, viņi atbrauks tikos, tad es sataisīšu ātri matus, tad tas ir tas, un es domāju, kā es tos bērnus nomenidžēšu uz dejošanu, tad, kad viņas būs izgājuši no mājas ārā, tad man jāiznes tas, man suņiem paladziņi, tas, man vienkārši tā kā rotē, tā, kad brīžiem liekas, es nezinu kā, un tā es arī tā kā savā prātā tās savas dienas to-do listas kārtoju. Ka ejot, es esmu tik tālu tā kā domāju, ka ejot no skapja uz vannas istabu, man pa ceļam ir jāizdara tas, tā kā man visu laiku ir tāds kaut kāda tā schēma un plāns prātā. Man šķiet, ka man neviens solis ikdienā nav tāds vienkārši, tāpēc, ka es kaut kur tā kā vienkārši taisnēju. Sanāca. Es katru tā kā to solis izdomāju, ka ar šo es tošos šim vai tam kaut kādam mazajam tam mērķītim. Un tas arī traki, tas rada milzu troksni. Tu esi tāda jaudīga personība, bet līdz ar to tev nav tā, ka ikdienā tāds, ka tev jāpiečako, lai nepiezogas tā izdegšana. Jā, un tā notika piemēram, šajā Ziemassvētki. Vecgadu vakars bija ļoti, ļoti viss man tādā mentālā ziņā viss ļoti feini. Tāpēc, kā es aizpagājušajā savukārt, tad, kad 24. mijās uz 25. tur es iekritu tajā bedrē, tāpēc es šogad ļoti apzināti, piemēram, sadarīju visus savus darbiņus, kas attiec tur sociālajiem medijiem, tā līdz svētkiem, pat vēl kādu mirklīti pirms, un nosolījos, ka es līdz kaut kādam 5. janvārim nedarīšu pilnīgi neko. Un tāpat arī par pasākumiem ļoti dozēti skatījos, kas un kā, jo man bija bail nonākt tur, jo es biju tajā brīdī, man neviens neko nav diagnosticējis, tāpēc es negribu tur tā ar to tur baigi tagad pati sevi, padarīt slim, bet es jutos, traki tajā laikā bija, protams, tas viss 100 punkti bija visa šī tāds kopums darbi, plus viss tas, ka ka man neapstājās tas motors griezties galvā, jo tajā brīdī, kad es jūtu, ka ir par daudz, Kaspars ļoti, ļoti pieslēdzās, mans vīrs Kaspars pieslēdzās visam bērnu menedžmentam ap Ziemassvētku laiku, kas katrai mammai ir skaidrs, ka ir vienkārši kaut kāds kosmos, jo ir
159 koncertiņi, vienā vajag augsto copīti bez celiņa, otrā vajag 2 copītes ar celiņu, tad vienai vajag zeķītes, otrai zeķbiksītes, un tā kā manā galvā jau tas viss kaut kur kārtojas. Un es sacīju Kasparam, ka man ir riktīgi traki, ka tu man varēsi vest vienkārši pa taisno, man liekas, uz tvaiķeni, tāpēc, ka es vienkārši vairs netiek galā. Un viņš ļoti pieslēdzās tai loģistikai. Un tas viss ir super, un es esmu pateicīga par to, bet tas jau nenozīmē, ka manā galvā kaut kas apstājas griezt. Tā jau ir mana problēma. Tur jau tas nav par to, ka man tur nebūtu kas palīdz, nedod Dievs, es vispār tā nedrīkst teikt. Man ir ļoti daudz, kas palīdz, bet tas neapstādina manu pauri. Tajā brīdī es nevaru tā vienkārši neredzēt, ka tur tajās 7 čatiņos atnāk kaut kādas ziņas. Es viņas visas redzu, viņas visas nonāk manā galvā, un tur tajos plauktiņos kārtojas. Un tur neviens cits nevar neko atrisināt, kā tikai es pati. Ko tu darīji, kad tu sajūti, ka ir tā es gulēju vispār blēns griestos, un tad gan es vairs neko nedarīju, un tad bija baigi traki. Es vispār nevaru piecelties, man likās pilnīgi viss vispār ir bezjēdzīgs un vienalga. Un tas bija riebīgi. Kā no viena grāvja otrā. Jā, un tad nāca tur tāda trauksmīte virsū, kas arī man nebija piemeklējusi. Man ir bijuši visādi satraukumi, visādi lampu drūģi pirms uzstāšanās. Tas viss ir forši, tas tāds patīkams adrenalīns. Un tad šis bija tāds ļoti nepatīkams, jo, protams, pa dienu es piekopju visas iespējamās savas prokrastinācijas prakses un neko nedaru. Un, labi, bet tad bija tiešām slikti. Es tiešām varēju vienkārši visu laiku gulēt, nav enerģijas, es nevaru vispār piecelties, man acis krīcēt, un tā bija slikti. Un tad pienāk vakars, un tad sākās tas riņķdants te galvā ar tā pilnā jaudā. Un tad man likās, jā, ka sāk tā kā elpas izciet un nav forši, bet tas bija daudz par to iepriekš kaut ko lasījus par citu cilvēku pieredzi, un tā es atrāvu lodziņu vaļā, sālpojos, kaut kā nomierinājos, bet baigi nepatīkamā sajūta. Varbūt tomēr ir ikdienā jācenšas tā tēja. Jā, un tad es tā kā mēģināju visu to iepriekšējo gadu, likt to fokusu uz veselību un tā, uz sevi, un tā, jēdzīgāk pieslēgties tam. Es nevaru jau tā arī cilvēks, kurš visu laiku ir skrējis tajā vāveres ritenītā vienā dienā nogriezt, un tagad es te baigi tādā ritīgā mūkā dzīvošu. Tā jau arī nenotiek. Bet jā, vairāk pievērst tam uzmanību. Tā, ka izdevās, saku, šī gada nogala, aizvadītā gada nogala bija feina. Viss bija forši un tos labi un tā. Var uzsist savus plēci, ka šoreiz izdevās. Cerams, ka tā tāda mācība uz vienu tādu reizīti, bet vispār. Diemžēl mēs tā kā to saprotam tikai tad, kad mums tas piemeklē. Droši vien jau, jā. Es gan nekad iepriekš arī es nebiju tas, kas tur tā kā pasmējās par tām modernajām mūsdienu kaitēm, tur viss. Bet manuprāt, tas ir daudz saistīts arī ar to, kur es pati izjūtu tagad darot lietas, kas man patīk, tu nespēji apstāties. Un it kā tev patīk, bet darot lietu, kas tev patīk, arī tu vari izdegt, un protams. Par to man arī tā kā likās, tiešām, tu taču vienkārši patīk. Bet, laikam, jā, tas saistīts ar to, ka tā ir tā mīnus puse lietām, ko tev patīk darīt, jo tu nespēji pateikt tā stop, jo man jau nav tāda darba laika. Tu visu laiku šis te griežās. Man ir šitāda ideja, tāda ideja, un tad sākās tas troksnis un trauksme. Un tāpat arī viena liela tava tāda nodarbošanās sfēra ir, saucamais, show biznesa skatuves, dažāda veida un nozīmes. Un tur jau arī ir, kā tev ir sajūta par to, es pateiktu par to apgalvojumu, ka show biznesa šeit sfērai patīk jaunība un skaistums. Kā tu par šo sajūties? Es vienmēr esmu par to kaut kur tā piedomājusi. Es arī vienmēr esmu teikusi, ka es nebūšu tur, lai neapvainojas, bet mirdzu tupiņu līdz 90 gadiem tēļukā. Un tas jau, tas, manuprāt, ir pilnīgi normāli un ok. Es negribu arī tā kā industrijai kratīt ar pirkstu vai aizrādīt. Tāds droši vien vēsturiski ir un tas ir normāli. Mēs visi, domāju, pieņemam kaut kādā ziņā spēles noteikumus. Un tā iemesla dēļ es esmu ik pa laikam aizdomājusies, vispār es ik pa laikam domāju par to, cik feini ir kaut kāda lielāka noteiktība dzīvē, konkrētība, kaut kāda paredzamība, ka tu
teiksim, atnāc uz darbu tajos 8 vai 9 un aizej mājās 5, un ar to tev tā diena ir, visu tu es piemēram tā iedomājos cilvēku dzīves. Es aizvedu bērnus uz skolu vai uz bērnu dārzu, un tad viņi aiziet uz darbu, un tad viņi 5 aiziet pakaļ bērniem, un tad viņi ir mājās vakarā un tā, un brīvdienās viņi ir mājās. Un tā, un dažreiz liekas tik ļoti vilinoši, un tad es saprotu, ka, protams, tā kā Asnita sākumā sacīja, ka katrs mēs esam citāds, un katram ir savas lietas jādara, un droši vien, ka es ilgi vienkārši tā nevarētu, man tie vienkārši dzīvē nav bijusi tā iespēja šo izmēģināt, un tāpēc, laikam, tas, ko tu neesi pamēģinājis, liekas tāds vilinošs, un gribētos vismaz uz mēnesi samainīties, zinu, viss tās Hallmark, tās Ziemassvētku stulbās filmas lētās, kur samainās vietā, kāds kaut kur, es gribētu kādreiz samainīties vietām, vienkārši, lai es izjustu un saprastu, ka to, kā tas ir, ka tu zini, kas tevi sagaida rīt. No otras puses, jā, es nesūdzos par to, ka es varu pati vairāk vai mazāk tā kā sakārtot to savu ikdienu, bet arī šo es tiešām negribu tā arī romantizēt un likt cilvēkiem domāt, jā, viņi laimīgi, ja viņi jau tur darba dienā var, nezinu, pa dienu neko nedarīt. Nu jā, tikai mēs 1. janvārī ar vislielāko varbūtību strādāsim. Nu, tādas lietas. Bet atgriežoties pie Zanes jautājuma par to, kā es jūtos par to šoubiznesu un to, ka tam patīk jauni cilvēki, gribas vienkārši parūpēties, jo vairāk laiks iet uz priekšu, gribas vairāk parūpēties par to, ka tu būsi nodrošinājies arī pēcāk. Kā tas ir, es to šobrīd vēl nevaru. Tev nav tāds plāns B, Z, jā, vēl. Zini kā, es vienmēr domāju, kaut kā izkruķīsies, tāpēc, ka kurš varēja paredzēt, piemēram, to, kas notika ar mani konkrēti un sociālajiem medijiem pirms cik tur tiem gadiem, kad tie sāka piedzīvot kaut kādu tur to augšupeju reklāmas tirgu, un tagad ir viens no spēcīgākajiem ieročiem, kāds vispār reklāmā ir. Nu, es noteikti ne, un es noteikti apzināti tur tāpēc nebiju Instagramā vai nedalījos, lai es tagad varētu, nu, tur, teiksim, pēc 10 gadiem pelnīt tur naudu. Vispār nebija mans nodoms vai aprēķins. Tas notika, un es lecu kaut kā laikam līdzi un peldēju ar to laivu tajā virzienā, un sanāca veiksmīgi. Kas nākamais? Es nezinu, visiem jau droši vien arī ir skaidrs, ka nebūs tādi sociālajie mediji mūžīgi. Nu, visticamāk, vai ne, ka mūsu bērni būs... Mani arī šis te interesē, kas būs, kad nebūs. Nākamais? Un mēs nezinām. Nu, mēs varam tikai iet laikam līdzi, skatīties, kādas ir mūsu iespējas, un es skatos, piemēram, uz savu omīti, kurai ir 85 gadi. Viņa pirmkārt vēl aizvien rulē ar savu mersi, brauc ar savām draudzenēm kafijās, pa Siguldas kafejnīcām. Viņai ir sociālā dzīve tāda, ka manējā var tur pastāvēt pie sētas. Viņa iet uz teātriem un uz kino, un viss notiek. Viņai ir iPhone, kurā viņa klausās podkastus Spotifyā, un viņai viss, tā kā viņa lasa iPadā grāmatas, un tas ir vienkārši tāds spilgts pierādījums tam, ka, ja tu gribi, tu vari būt, tu jau pats savu to dzīvi veidot. Nu, viņa man ir tāds brīnišķīgs, iedvesmojošs piemērs, vienkārši, kā es skatos, viņa domāju, nu jā, kaut kas tur tomēr ir par tām tavām dzīves izvēlēm, kas ļauj tev šādi te aizvadīt vecumdienas. Nu tā. Atslēgas vārdi iet līdzi laikam. Nu jā, un skatīties tādām, nu jā, nav tā, ka klaps uz acīm un tur stingri turēties pie viena vai otra. Man ļoti patīk mans darbs, bet ja pēc kāda laika tas mainīsies, es mainīšos tam līdzi. Tikai es sāku strādāt teļkā pirms 16 gadiem, visi teica, viss televīzija mirst. Tas nebūs vairāk, tas ir 2 gadi un viss beigsies. Un kaut kādā ziņā, nu jā, lineārā televīzija arī var teikt, nu, ir kaut kādā mērā pamirusi, un, nu, tā ir tā, ko mēs skatāmies tiešraidē, jā, lai cilvēki saprot. Tā kā nav vairs tā, ka mēs tikai 8 ieslēdzam ziņas un uzzinām, kas ir dienas gaitā noticis. Bet tepat laikā televīzija ir pielāgojusies un ir visās platformās, visur sasniedzama. Tas pats saturs tikai citā formā. Un es domāju, ka kaut kādā mērā arī viss cits, ko mēs darām dzīvē. Saturs jau būs, vienkārši kā mēs to spēsim tā kā savai ikdienai pielāgot. Nu, tā. Stāstīja par savu superjaudīgo omīti, tad
skaidrs, ka tas, ko mēs tagad darām ar sevi, tas tā kā ir Mhm. baigais tāds ieguldījums kreksīt tai nākotnē, vai tu būsi tāda jaudīga omīte, vai ir tev kaut kādi savi ieradumi, rituāli vai veselīgie paradumi, ko tu tā kā šobrīd esi atklājis vai jau dari gadiem, kas tev dod enerģiju, ka tu zini, jā, šis ir tas, ko es daru sev, lai es būtu superīga omīte. Es šogad, aizvadītajā gadā, 25. tātad pievērsos atkal kustībai vairāk, jo tā bija palikusi kaut kādā ziņā novārtā manā dzīvē, lai gan, protams, ar maziem bērniem un viss tas, un man ir arī dārzs, kur es vienmēr tā kā smejoties to saku, kad man kāds jautāja, vai man ir kādas fiziskās aktivitātes ikdienā, es vienmēr teicu, jā, es roku dārzu, un viņš saka, nu jā, tas jau arī skaitās, un tad kaut kur esmu redzējusi tiešām, ka tas tā kā treniņu programmiņā ir ok, gan kardio, gan fiziskais, Bet tur bišķiņ jāpievakt, jo tur var zini, kā arī, vienu sānu jā, un var sarocies. ar smilgām, ir īpaši pavasarī ļoti uzmanīgi var trāpīt acī. Ne, bet tiešām, un kolēģiem pagājuši gadu tā bija, viņi man zvanīja un teica, ka man jātaisa dārza raidījumā sižets par to, kādas traumas var gūt dārzā. Nu, lūk, bet jā, un pagājušajā gadā, pateicoties tam, ka Kristīna Garklava man paņēma līdzi vienā trakā piedzīvojumā, es sāku iet uz sporta zāli, jo man ļoti negribējās būt tādai bezatbildīgai un iegāzt visu komandu ar to, ka es tur kaut ko nespēju izdarīt. Tāpēc es tam piegāju visai nopietni un sāku tā kārtīgi pirms došanās ceļā trenēties. Un pirmkārt, tur viss kārtas sakrita. Man ļoti patīk, man vienmēr ir paticis vispār iet uz sporta zāli, bet vienkārši atkal jau es dzīvoju tādā laikā, kad tam nebija sezona. Un tad šoreiz piespiedu kārtā man tam bija jāatrod laiks, kas ir forši. Mēs satikāmies arī ar brīnišķīgu manu treneri, ar mums ļoti tā kā uzreiz izveidojās feins kontakts. Un atgriežoties no ārpus zonas pārgājiena, es turpināju, labi, mēnesis neturpināju, mēnesis paņēmu off, tāpēc, ka vajadzēja salikt sev apakaļ pa gabaliņiem, bet pēc tam es atkal atgriezos pie treneris un es eju uz sporta zāli un es kustos, kas ir forši, un tas uzreiz rada vēl papildus kustību. Man gribas varbūt tagad iziet arī pastaigāt, jo man vispār kopš tur bērni bija ar ratiņiem jāstumj, kopš tā laika es tā nemīlu, tā vajag tur tā iet dabā un pastaigāties. Jo atkal jau man liekas, kāda jēga vienkārši tu vienkārši ej. Vajag taču kaut kādu iemeslu. Kaut ko jādara. Kaut kas jādara. Bet nu labi, jā. Un tad nu jā, un tā kustība ir tā riktīgi, pamatīgi atgriezusies ikdienā, kas ir, es jūtu, cik ļoti, ļoti vērtīgi tas ir, un tas laikam man arī tagad sāk tā kā iegult prātā tas, ka es to nedaru tikai tāpēc, lai, piemēram, tur būtu labā formā vai vēl kaut kā, bet tas tiešām ir tādu kārtīgu domu par rītdienu, un man ir svarīgi, lai mana iekšējā, bet dziļā muskulatūra ir pietiekami jaudīga un spēcīga, lai mans ķermenis vienkārši ir spēka pilns. Man nav svarīgi, lai man tur ir smuks apaļš dupsis, tas ir forši, tas ir brīnišķīgs bonus, bet tas nav tas, kas man liek aiziet uz sporta zāli. Man tiešām gribas sagaidīt gan tos 40, 50 gadus, gan pēc tam arī vēlāk pēc 50 uz augšu arī nodzīvot tādā, sakarīgā savā ķermenī, tur nepārmērībās kaut kādās un tā, bet tiešām, lai es neesmu viņu nobeigusi un atstājusi pilnīgā novārtā. Jā, un tas laikam ir tas, kas šobrīd man tā gan fiziski notiek, gan tādā apziņā manā sāk kārtoties tā jēdzīgi. Es pat arī pieminēšu, ka tā sporta, vienalga, vai tu pats mājās vingro, bet ar tādu apzinātu pieeju par to tādu nopietnāku sportošanu, tas arī ir mentālajai veselībai. Protams. Liekas, ka tu tikai fiziski, bet īstenībā tas fizioloģiski arī smadzenēs ir tāds atslodze, un tu esi šeit un tagad, tu nedomā ne par kādu tādu rezultātu, pēc tam dārzā. Tev visu laiku galva domās, tā man kaut kas jādara, bet tu tur esi kaut kādā tajā mazajā mirklī, un liekas, ka nesik stundas ir pagājuši, tīsmā tikai stunda pagāja. Tāds brīvdien. Nē, arī tas, kā tu jūti ikdienā, jo tu vairāk sāc kustēties, jo tev, man vismaz tā ir, jo man ir vairāk enerģijas. Man vairs nav tā, ka man tas miegs nāk, piemēram, dienas vidū. Tur labi ir dienas, kad ir bijušas rīt ziņas, tad ir no kā nākt miegam dienas vidū, bet citādi vispār, jā, es jūtu, ka tā enerģija un tas enerģijas līmenis un kā es vispār jūtos ikdienā, protams, nesalīdzinām ar to, kā pirms tam. Bet, zini, es tagad sevī klausos un es domāju, es klausījos daudz dāmas šo sakām arī pirms
pirms tam, un es pat nenosprauslājos tajā brīdī. Es vienkārši dzirdēju, ka viņas tā saka, un es domāju, ne, jau forši viņām. Nu tā, un ar to es gribu teikt, ka es nezinu, vai klausoties manī, tu kādu vari pamudināt to sākt darīt. Es nezinu, katram ir savs tas brīdis, kad viņš pasaka hop un sāk, un katrā ziņā nevajag sev pārmest arī, ja tu tagad jūties tā, ka šis nav tev un tev nav laika tai kustībai, bet ja jūti, ka vajag varbūt, man vajag vagaru. Un ja man nebūtu mana trenere, es aizietu uz to sporta zāli, bet es ar sevi tik fantastiski protu sarunāt lietas. Nu, vienkārši tas ir episki. Viņi man ir salikusi treniņus, es neeju katru reizi ar viņu kopā. Cenšos aiziet 3 reizes nedēļā, vienu ar treneru vai 2 kādreiz ar treneru un tad pati. Un viņi man ir salikusi to treniņu plānu, kas man ir jāizdara. Es izdaru visu, līdz es tieku līdz presītēm. Piemēram, man riebis. Nekas nav riebīgāks sporta zālē par presītēm. Es nevaru ciest. Un tad es apguļos tā paklājiņa, es domāju, jā, bet kā es pildot to kāju vienu vingrinājumu, es riktīgi sasprindzinājos. Tas nozīmē, ka es varu uztaisīt tagad nevis 30, bet 20. Un šādi es ar sevi varu kaulēties līdz tam, ka es, bet ja es pasēdēšu pirtī tagad, es atrodu iemeslus nedarīt, man vajag man vajag to, kas mani uzrauga. Es to apzinos, un tā es esmu sev sakārtojis. Ir jau, kam ir brīnišķīga pašdisciplīna, un kas var iet un darīt tāpat, es vienkārši neesmu tas. Es tev ļoti labi saprotu. Man šāds dialogs ļoti bieži galvā ar visām lietām. Jā. Bet es zinu, ka tu arī pirms kāda laika, varbūt vēl joprojām, bišķīt pievērsies arī tādam, tas ir tāds preventīvs, savas veselības monitorēšanas veids, arī kustība, biohackings. Kas ir tās lietas, varbūt, ko tu pamēģināji, saprat, varbūt vēl pielieto? Jā, tā ir laikam vairāk tāda dzīves filozofija, es pat teiktu. Un tur līdz tam, ka es būtu tur baigais biohackers, ir tur tik tālu kā ar kājām līdz Ķīnai, bet es paņēmu kaut kādas tās lietiņas, kas dara man, un tās es aizvien turpinu tā kā ikdienā piekopt, un vispār es sapratu tajā laikā, kad es vairāk visā šajā iedziļinājos. Tur, protams, tur ir gastroenteroloģija, un tur ir milzīga zinātne tam visam apakšā, un tur mēs neiesim, tur arī tā ne mans lauks, ne mana drūves, tur negribu nevienam sajaukt galvu. Tā tiešām medicīna, un par to vajag painteresēties vairāk, ja tas tev rūp, bet tas, ko es sapratu, ka mēs jau ļoti daudz dzīvojot šajos platumgrādos un šajā skaistajā mazajā zemītē jau darām tādas lietas, kuras, piemēram, tur pāri okeānam, ja kādam tīpaši tālajā Amerikas krastā liekas vispār kosmos kaut kāds. Piemēram, ar basām kājām iet ārā zālītē, ja vasarā. Tur viņi to tā kā uzskata par tādu biohackinga praksi. Viņi tā īpaši tam sagatavojas un iziet pagalmā basām kājām. Tā un skatās pretim saulē, kas man šķiet, ka mūsu ikdienā ir pilnīgi absolūta norma. Es vasarā aizbraucu Siguldā uz veikalu, izkāpju pie veikala no mašīnas un tad tikai attopos, ka es neesmu uzvilkusi vispār apaus kājās. Mēs daudz arī, tas pats dārzs, kas katram latvietim ir arī normāli, arī tas ir biohackings, ielikt rokas zemē un vispār saslēgties ar to, no kurienes kaut kas nāk. Mūsu bērni var, aizskriet uz to dobi, noraut to gurķi vai tomātu vai mūsu dārzā vai pie omītes vai kur mums tas viss ir normāli. Tur jau tas tiešām viss šķiet vienkārši kaut kas tāds netverams, ja? Tāpēc mēs ļoti daudz jau esam šeit un tagad tādā, biohacking tādā izpratnē. Un tad no tādām praktiskām lietām celēs nevienmēr, bet bieži diezgan dzeru to bulletproof kafiju, kas ir vienkārši kafija ar sviestiņu, grass-fed, tā kā īstenu, govs sviestu vai gī sviestu un vēl MCT eļu iekšā. Un tad tas palīdz viss, piemēram, kofīnam daudz lēnāk tevī uzsūkties un ilgāk darboties. Un tādas kaut kādas lietas tad vēl ir tas, kādā secībā es savu porciju apēdu pilnīgi visu, es ēdu visu, izmet saldo popcornu. Bet vispārējo, kas šīs pasaules es labprāt vismaz pagaršoju, un tad es cenšos vienmēr pirmos apēst dārzeņus, lai uztaisītu savā kuņģī tādu batutiņu visam citam, kas tur nāks pēc tam. Un tad tur
cenšos ielikt proteīnu un olbaltumvielas un tā, un tad pa virsu jau tur var droši krāmēt arī cukurus un miltus un visu citu, bet tad, un tas nav, manā gadījumā arī nebija par izskatu vai par slaidumu vai ko citu, bet par tieši to enerģiju un to sajūtu, kā šis ēdiens strādā manā labā. Un tas vispār bija viss tas mans mazais tāds pētījums, ko es ar sevi veicu, bija par to, lai es liktu ēdienam man palīdzēt ikdienā, nevis vienkārši piestumtu kuņģi. Un jā, mēs kaut mēnesi, bišķiņ vairāk, 2 reizes mēs ielikām tos glukozes slodzes mērītājus ar vīru. Un paskatījāmies tieši kā cukurs lēkā kādos brīžos. Tur es vēl visu kaut kādas tādas atziņas sev, es gribētu teikt, sagrābstīju, jo, lai tu kārtīgi, tā kā tiešām kārtīgi veiktu tādu izpēti, tad tam būtu jānotiek daudz ilgāk un tā pamatīgāk, bet ir kaut kādas lietas, kuras sapratu, piemēram, tur, nezinu, tajos pašos agroziņu rītos, tu pamosties un tur forši kortizols iekiko, jo ir, protams, nepatīkami celties 4, un tad adrenalīns tam visam pievienojas, jo tā ir tiešraide, un tad šo divu hormonu tango manī galīgi nestrādā par labu, un lai ko es darītu dienā, es vienkārši nevaru dabūt glikozi apakaļ normālā līmenī, un tas nav par ēšanu. Un, jā, lai ko es nezinu, ēstu vai staigātu vai sportotu vai vēl kaut ko, viņi visu laiku turs virs normas un to ir forši zināt, tad tu tajās dienās vienkārši piedomā, ka varbūt tev nevajag dragāt nepārtraukt kafiju vai apēst kaut donatu, bet šī ir tā diena, kad tev īpaši vajadzētu pievērst uzmanību. Nu, tā kā nepieliet vēl ēļu. Jā, tieši tā, precīzi. Nu, tādas kaut kādas tādas mazas lietiņas, tas bija forši tāds pētījums ar sevi, man būtu laiks, es vispār gribētu, jā, būtu dzīvē tāds dots, es varētu paņemt, nezinu, gadu ofu, aizbraukt mierīgs, ko tā aizem, sēdēt tur džungļos un pētīt, kas un kā es jūtos un ko man šis vai tas dara, bet tas jau atkal ir atrauc no tādas realitātes. Šo bet teikt, kāda jēga tev jā, kāda jēga, pētīt tieši tā, džungļos. jā, tieši tā. Tāpēc, jā, man patīk tā izzināt varbūt sevi un kas man strādā, kas nestrādā, bet, nu, tur ir, es domāju, saku, milzu ceļš ejams un katram jau pašam, jo tu dziļāk roc, jo tu tur, jā. Kas tāpat arī saka, jo tu mazāk zini, jo tu mierīgāk guli, tad precīzi. Arī tas otrādā. Jā, precīzi. Tā ir, jā. Bet, starp citu, paldies par kafiju, jo bulletproof kafijas vēl projām dzeru. Tas ir vienīgais veids, kā es varu iedzert melnu kafiju, nu, kur vairs. Nu, tā ir jā, ja cilvēkiem vispār šeit kaut kāds pilnīgs sviests, dzert kafiju ar to sviestu, bet es jau esmu iemācījis tik tā, ka es jau, piemēram, Bunny Kitchenā, tepat tāli seju metenes, jau man tur iedod to karotīt ar to sviestu klāt pie kafijas, bet Asnāt piekritīs, tā garšo pēc tādas tā kā krēmīgas kafijas ar pienu, maigāk. Tur nav vispār nekāds garš, nekāda eļļa, nekāds sviests, nekas tur negaršo, paprovējiet. Bet vispār vispirms izlasiet, kāpēc. Jā, kāpēc tas tā tapa un kas to radīja, kas tas ir pa vīriņu un tā. Nu tad tev vienu dienu zvana Kristīna. Jā. Garklāva, čau Kristīna. Jā, čau Kristīna. Viņa tevi aicina vienā, kā tu teici, trakā piedzīvojumā. Kas darās tavā galvā? Nu, viņa man, jā, tā kā šis ir podcasts un te var bez visādas lietas. Viņa man zvana vienmēr sākot, es esmu vakarā darbā, gatavojos vakara ziņām. Viņa man zvana pirmkārt jau WhatsAppā, kas jau liekas tā mazliet savādi, bet tajā brīdī es vēl nenoķeru tā kā to domu, kāpēc, lai viņa man zvanītu, bet viņai laikam ierakstīts tās sarunas pēc, es nezinu. Un man saka, ko tu dari? Es saku, darbā esmu. Nu klausies, aizēj kaut kur tev neviens tā kā nedzird. Un es domāju, un viņa saka, man tev tāds gossips ir. Klausies, un zikā, mēs jau tur paklačojamies darbā, ik pa laikam mums patīk, jā. Un tāpēc es jau gaidu, kas tagad būs, kaut kas vajag tāds sulīgs. Un es aizēju darbā tādu mazu telpiņu, kuras var ielīst viens pati, un es tur, Viņa saka, bet tas ir pat tevi. Es saku, nē, kas ir? Un viņa saka, klausies, es tā esmu dzirdējusi, ka tu brauksi tur no, 8. līdz 16. vai katru jūlijam ar mani pārgājienā. Un man liekas, visu, ko es viņai atbildēju, ko tu dirsi?
vai kaut kas tāds. Un viņi sāk, protams, tur smieties. Es saku, nopietni, saku, nemūdi. Bet tu negaidīji nekad, ka viņi tev zvanīs? Nevienā brīdī. Es esmu dzirdējis, Renārs to sacīja, vēl kas tur no zoniešiem, un vispār cilvēki tā saka, ka viņi gaida to Kristīnas zvanu, un piemēram, Renārs sacīja, ka viņam bija skaidrs, ka viņam kaut kādā brīdī zvanīs, vajadzēja tikai pienākt pareizajam mirklim. Man vispār nebija šī faila, tāpēc, ka pirmkārt, es nekur nekad, nu labi, tas ir skaidrs, tur nav cilvēki, kas iet pārgājienos, bet vispār tā nav mana lieta. Nu, ne tur viss stāsts par dabiņu vai pārgājieniem nav mans. Otrkārt, mēs esam katru dienu tā kā darbā tur kopā. Es vispār neuztveru Kristīnu kā to cilvēku, kas man tagad zvanīs un kaut kur man aicinās, doties. Jā, mēs vienkārši esam tāpat uz laiku. Vienmēr sakot, man nebija šī, un tas nebija arī manā bucketlistē. Jo daudziem ir tā, ka es zinu, ka Kristīnai daudz arī prasa piedalīties šajā projektā. Ka gribētu sev tādu izaicinājumu. Tu negribēji tādu izaicinājumu. Un es varu pateikt, ja kāds klausās, kurš gribētu, tad es varu pateikt jums uzreiz, ja jūs tā nodomājat, neprasiet viņai, jo tad viņa 100 punkti jūs neaicinās. Jo tas ir viens no priekšnosacījumiem. Bet, un kaut kā, vispār nebija man tas pat tāds domas aizmetnis, ka tas varētu būt par mani. Un tāpēc es viņai teicu, ka, lai viņa man ļauj pārgulēt ar to domu. Un tad es padošu tā kā ziņu no rīta, bet, globāli es, protams, viņai saku, jā, jo man šķiet, ka tas ir muļķīgi, ka tādam vispār pateikt, ne, jo tas notiek tev vienu reizi dzīvē. Pārgājienos jau mēs iesim noteikti vēl un vēl viss forši, tikai šādā te veidā, kompānijā, vietā un visādā citādā ziņā nekad. Tāpēc pa lielam jau man bija 99% skaidrs, ka jā, man tikai vajadzēja laikam, lai vairāk vienkārši, lai es pati sev varu pēc tam teikt, ka es neatbildēju tā spontāni, lai es tā kā it kā pārdomāju to, bet man jau bija skaidrs, ka es teikšu jā. Bet, tas zvans bija tāds episks, kaut kas, ko tu neaizmirsti, tā kā nekad dzīvē, jā. Bet tev bija kaut kādi, kāpēc nē? Man īsti nebija tādi, kāpēc nē, Tu esi no tiem lecam un daram, jā. Nevienmēr, bet šeit man bija grūti atrast argumentus. Tu jūti, kāpēc? Jā, kāpēc, lai es to nedarītu. Man varbūt bija, bail, protams, bija bail, tur bija ļoti daudz lietu. Kā tev bija bail, kad nezinot pirms tam? No tās neziņas. Tagad tev piedāvā, tu saki, jā, būs piedzīvojums, un tad tu jūti tā diena tuvojas. Ko tad tu tā kā darīji? Labi, tev nomierināja tas, ka tu ej fiziski pagatavoties uz sporta zāli, lai tu varētu panest to briesmīgi smago somu. Es vienkārši abrīnoju. Nesaprotu, man joprojām ir nesaprotams, kā tādas skatoties, man sāp muguri. Bet ko tu tā kā mentāli, kā tu šim te, ko tu nezini, kas ar tevi notiks, un tu saproti, ka tu tā kā tai neziņai, ko tu darīji, vai neko nedarīji? Tur bija visādi dažādi tie līmeņi un tie posmi, kuram tu izēji cauri, sākotnēji tu vienkārši tāds patīkams satraukts, tad tu saproti, viens, kaut kam es pilnīgi trakam piekrits, tev ir, saku, tad manī ieslēdzās tā atbildības izjūt pret sevi un citiem, ar ko es kopā veikšu šo piedzīvojumu, tā kā es nevaru būt tas ankurs. Līdz ar ko tad es sāku gatavoties. Tas, protams, arī man visādā ziņā neziņa ir tas, kas nav mans draugs. Es domāju, ka nevienam nav, bet kāds varbūt ar to tā labi sadzīvoja, es noteikti nē. Es domāju, ka tas bija arī mans, piemēram, lielais klupšanas akmens ar pirmo bērnu, ka tu nekad neko nezini, kas tur būs, un tā neziņa tev dzen izmisumā. Un šajā gadījumā varbūt tas nebija nekāds izmisums, bet drīzāk kaut kas tur mijās arī ar tādu patīkamu satraukumu, jo dienas beigās jau tu saproti, mēs būsim daudz tur kopā, kaut kā jau mēs izkulsimies, kompānija ir fantastiska, tagad tu sāc jau uzzināt, kas ir tie cilvēki, kas ar tevi kopā ies, tad vispār tu kā pilnībā nomierinies par šo visu, un nevis nomierinies, bet esi pat priecīgs, jo mums bija tiešām vislabākā kompānija pasaulē, un tad savukārt nāk visi citi izaicinājumi, ko paģēra tā vieta, uz kuru mēs dodamies, un tad mēs uzzinājām gan par lāčiem, kas mūs tur sagaida, gan par augstumu, par visu citu, kas ir, arī, tā kā jāņem vērā. Tad visa tā gatavošanās, tas bija arī, tu to savu to baili varbūt kaut kā ieliec visā tajā gatavošanās procesā. Es tik daudz
bijusi visādos tajos outdoor veikalos, vispār nekad dzīvē nebiju. un tas viss ir jauns, un tas ir ļoti aizraujoši, ka tu kaut kāda tāda viena lieta, aizrauj tik ļoti, ka tev ir tik daudz, kur tur rakt, jo, es nezinu, tagad mani kāds aicinātu tur, nezinu, atkal atgriezties, piemēram, dejošanā, man tur viss tā kā vairāk vai mazāk skaidrs, kurps, treniņtarbs, viss tur tā. Šeit es neko nezinu, tur ir tāds pribambasiņš un tāds pribambasiņš, un tur vai vajadzēja šo vai to vai vēl kaut ko, un tad tā domāšana, un mums bija arī, tur, protams, kopīga sazināšanās par to, kā mums gatavoties, kāds apģērbs, kas tas, šis, vēl kaut kas, un tas pēdējais, man liekas, tāds riktīgais tas satraukums bija tajā vakarā pirms izlidošanas, jo 5 no rīta šķiet bija jābūt lidostā, un tas pēdējais vakars, un pēkšņi tas čatiņš kļūst nenormāli karsts, jo visi, protams, ir vairāk vai mazāk salikuši tās savus somas un visu, un tad sākās šis, tas, vēl kaut kas, viss pēdējā brīža lēmumi, un mums vēl tas, ka mums bija jāņem par vienu apavu pāri vairāk līdzi nekā, piemēram, normāli vispār pārgājienos, jo mums bija jāņem tie gumijas zābaki. Es atceros, kā mēs ar Renāru sēžam tepat centrā arī Badijā kafejnīcā un runājam, priekš kam? Es domāju, neņemt vispār. Vienkārši tagad tik rēcīgi liekas. Skatoties tās epizodes. Jo viņi taču aizņem milzīgi daudz, jo viņi bija ļoti viegli tie gumijas zābaki, kas mums bija sagādāti, tos mums sagādāja producenti un režisori un tā. Un saka, Renārs saka, jā, nenormāli daudz, viņam vispār 47. kāja, zin kā, viņi tur pusi somu. Es saku, labi, kaut kur jūs iestūtieši, bet kam vienkārši, kāda starpība? Ko tad tu domā, mēs tur pārvilksim viņus visu laiku? Un tagad vienkārši domāju, mēs sākām iet tieši ar gumijas zābakiem, un pirmos tas kaut kāds 3 kilometrus mēs gājām tikai ar gumijas zābakiem, un es domāju, pļāvies, es jau būtu pirmajos 200 metros palikusi vispār līdz ceļiem, taču kaut kādā tajā žļorgā ar saviem ejamajiem zābakiem, ja nebūtu to gumijas zābaku. Šobrīd atskatoties šķiet ļoti smieklīgi, tāpēc, ka mēs nebūtu pieveikuši šo piedzīvojumu nekad dzīvē bez tiem gumijas zābakiem, tas būtu neiespējami. Bet, jā, un tad tas viss tur sākās tajā pēdējā vakarā, tur visi svēra tās somas un tā, un tad atceros, kā Gustavs uzrakstīja. Tā, te ir mums no Gustavo jautājums. un tad tur sākās, jā, tur viss, smieklīgi, un arī jau sākās tie visi tie iekšējie jociņi un tādi, un tad jau, kad mēs satikāmies lidostā, tas viss šķita vienkārši, kad aiziet sākam un kā būs, un tad mums vēl bija 7 stundas šķiet Oslo, un tad mēs vēl tur pastaigājāmies, izstaigājāmies, viss kārtīgi starp lidojumiem, un forši tā sadraudzējāmies vēl labāk, un brīnišķīgi mums gāja tajā turpceļā, un tās pirmās 2 dienas, kuras mēs tur adaptējoties dzīvojām, 2 naktis turpat Longyearbyenā teltīs, kempingā, un visi fēni, visi tādi priecīgi, visi tik joko, visiem viss labi, kopīgas maltītes, siltumā pie galda, un tā, un tu tā kā, es, piemēram, atceros, gāju pēdējā reizi vēl uz labierīcībām, un uz dušu, un es domāju, jā, un viss no rītdienas šis vairs nebūs, bet pie sevis tādu, jā, interesanti nebūs. Un tad, kad mūs saģērba tajos lielajos tērpos, lai mēs sēstos ātrlaivās un mūs vestu uz salas otru pusi, tur tas izties draudīgi, bišķiņ jau tā nopietni. Es rīktīgi graudāju. Brauc, jā, jo tad tu saproti, tagad ir sūdi. Tagad vairs nav atpakaļ ceļa, tagad sākās, jo līdz tam viss tur bija tāds... Bet tad, kad jums pateica, ka jūs ejat pa taku, pa kuru īsti neviens tā kā nav gājis... Jā, bet zin kā, kamēr tu to neieraugi dzīvē, kamēr tev tas neiepļauj kā tā kā taisni sejā, tu tā īsti neapzini. Labi, nav gājis, bet mēs šeit ar valdu, mēs visi kopā ejam, kas mūs taču neviens neved taisnā nāvē. Tas taču ir raidījums. Jā, tas ir raidījums. Bet jā, tajā mirklī, kad mums bija jāizslēdz tie telefoni, un tu saproti, ka tajā brīdī ne jau tas, ka tu to telefonu noliec malā, tas telefons vispār ir pēdējais, kas tev tur visas tās dienas interesē. Man vispār nevajadzēja to telefonu, tik daudz, cik nofočēt, visu tur riņķi apkārt. Bet tas, ka tu te mirklī, tevi tiešām tā kā bišķiņ, tevi atrauj no tā tava bara, kas tur mājās pats no ģimenes, no bērniem, visu, un
To nevar tā laikam izstāstīt, un es pavisam noteikti negribu salīdzināt ar kaut kādu tur, nezinu, ka kāds tur tiek aizvests prom no ģimenes kaut kādos citos apstākļos, bet bišķiņ kaut kas tas, saplīst tevī tajā brīdī, tā sajūta ir tāda baisa. Un tu izslēdz to telefonu, tas tev vairs nav tas... zvans, nezinu, tur vīram vai mammai paraudāt vai pateikt, ka tā ir viena lieta, un otrs tas, ka, visi jūs iekrāmēt tā laivā un ved, un viss tev vairs, ko tu leks ārā, nē. Un, tas bija brīdis, kad laikam es pa īstam sapratu, un tad mēs sākām iet, un jau tas pirmais kilometrs bija vienkārši traki, mums tas pirmais purvs bija, es teiktu, baisākais posms no pārgāja, labi, pēdējā diena vēl arī bija traki, bet, bija crazy. Mēs pirmajos 100 metros operators palika bez zābaka un līdz celim dubļos. Man bija roka līdz elkonim, tā arī mans dubļainais cimdiņš visus 7 dienas turpmāk nodzīvoja Somas apakšā. Tev nebija godā brīdī doma, kāpēc es šito visu varbūt nevajadzēja? Nē, es tieši visu laiku gaidīju, kad atnāks tā atbildi, kāda vēl pēc šito dara cilvēki. Un saņēmi? Īsti nē. Nē, protams. Kaut kādas iekšējās transformācijas tur noteikti. Tur ir tas magics. Jā, tur ir tas magics, un tas notiek, un es jau šo esmu teicu arī tur zonas tajā pēdējā sērijā, ka man vienmēr ir bijis cilvēks ārkārtīgi svarīgs. Tā kā mēs sākām šo sarunu, es sacīju, ka es no tās cilvēka enerģijas uzlādējos. Man ir ļoti svarīgs cilvēks, un kas man ir apkārt, kas ir manējie, un viss tādi, es ļoti, ļoti cenšos turēt rūpi, jo es zinu, ka par mani tur rūpi, un man tā miedarbība un tā cilvēka mīlestība ir, tiešām ārkārtīgi būtiska. Un šis bija tas gadījums, kad daba, tā kā totāli izgaismoja to, cik tā cilvēcība ir ārkārtīgi svarīga. Ja nebūtu šo cilvēku, ja nebūtu tās kompānijas, ja mēs viens otru tādās situācijās nebūtu vilkuši uz priekšu un visādākā ziņā palīdzējuši, tas ir pilnīgi cits stāsts. Cilvēki ir tie, kas veido to. Daba ir skaista, daba ir super, paldies dabai par to, ka viņa sita tā, ka traki visu to dienu laikā, lai mēs saprastu, ka tev ir tas plecs, pret ko atbalstīties. Jo bija tādas situācijas, jums nevar pat tā izstāstīt. Piemēram, tas somas, kā es sacīju, kas ir vienkārši kaut kāds nejēgā, ja tur nesaprot. 20 kg man bija visvieglākā soma no visiem. Un kad tu viņu noliec, mums ir 10 minūšu pauzīte, cik pa 40 minūtēm mēs apstājāmies 10 minūtēm. Es abrīnoju, kā jūs varat uzlikt viņas atpakaļ. Tieši tā uzlikšana ir ārkārtīgi grūta, arī fiziski, arī mentāli, protams, bet fiziski. Un puiši mums vienmēr centās palīdzēt, ja viņi bija blakus, tad vienmēr tā kā padeva to somu uz pleciem, jo citādāk es, piemēram, metu viņu pret tā kā kāju, pret cisku, un tad tā kā sviedu uz augšu, un man jau tās ciskas tur bija jau tāds zils, tāds ciets izveidojies tāds. Un puiši vienmēr uzlika, un es kaut kādā mirklī piefiksēju, ka tur Renārs vai Kārlis, piemēram, uzliek mums to somu, un es jūtu, ka viņi vēl kaut ko tur dara pie tās somas aizmugurē, man bet tā nesapratu ko. Un es vienā brīdī paskatos, un es redzu, ka viņi uzliek to somu, un Kārlis man izvelk kapucīti, jakajā, tās somas, un šķiet tik maza lieta, tajā brīdī tev šķiet kaut kas tik liels, tas ir apbrīnojami, cik cilvēks var būt cilvēks tādās reizēs. Tādas kaut kādas, tādi mirklīši. Apkopojot, tā galvenā doma ir, ka īstenībā arī tās rūpes par sevi mums ir izvēlēties tos cilvēkus apkārt, kas mums uzliek mums tos kapucīšus vajadzīgos visādās nozīmēs, kad arī tā ir tāda rūpes par veselību. Jo es šo arī pēdējās dienās sapratu, ka cilvēkam vajag cilvēku, jo es varu rūpēties par savu veselību un nodzīvot līdz 90 gadiem, ko es darīšu viena pati. Tur jau tā lieta. Veselīgā zane. Es būšu un tas esot noslēpums arī tiem ilgdzīvotājiem, viņiem prasa tiem cilvēkiem, kā. Viņš saka, pirmais kustības, otrais, cilvēks. Cilvēki, pat vairāki. Komuna. Jā, es piekrītu. Un arī pašam būt tam cilvēkam,
ar kuru ir patīkami un kāds ir gatavs doties šajā piedzīvojumā, jo tas arī ir, jā. Tu atbildēji, man no malas klausoties, tu ļoti labi atbildēji, kāda vēlna pēc vajag tur doties. Lūk, jau šī atziņa vien ir ļoti vērtīga. Jā, protams. Tad ir jautājums, kāda vēlna pēc iet vienam šo te ceļu. Tur ir jābūt kaut kam iekšā. Tas ir kaut kas pilnīgi citādāks. Un es pat gribētu varbūt tā kā paprovēt arī iet. Man vispār ļoti patīk būt vienai. Tā kā tu sacīji sākumā, ka es esmu tāds sociāli aktīvs cilvēks, pilnīgi noteikti esmu. Es arī no tā sava sociuma, kā es saku, barojos, bet man ļoti patīk būt tādam vienpatībā savā vienītī dzīvoties, nevis vientuļai, bet vienai. Man liekas, tā ir, bet es zinu, tā ir laba pazīme, ja tev patīk būt ar sevi. Man ļoti patīk. Ja man ir brīvs brīdis Rīgā pusdienām, piemēram, ar lielāko varbūtību neuzzvanīšu nevienai draudzenei. Nu, nevis tāpēc, ka tu viņas negribi redzēt. Nē, es gribu, vienmēr gribu, bet man ļoti patīk ar sevi būt tāds, bet man vienkārši jāiemācās tajos brīžos nomierināt to prātu. Bet vispār man patīk. Es nekad neesmu bijusi solo ceļojumā. Man ļoti gribētos, vajadzētu sākt droši vien ar kaut ko mini, bet man vispār patīk tas, ka es varu darīt lietas savā tempā. Un mans temps ir visai ātrs. Ja Kaspars ņem pat tā līdzi nemanā tempā, piemēram, lidostā, tad man tas vienkārši nedara. Bet, labi, tas jau tādi joki, man liekas, tas tās smieklīgi pasmieties tiešām pašam par sevi, bet es noteikti esmu tas, kuram, un man patīk tas, kā es izdomāju, izfīčēju, man der tas ritms un viss, un man gribētos to paprovēt, bet atgriežoties par ko mēs runājām, par tām atziņām. Katram izgaismojās tas, kas viņam īstenībā ir svarīgs. To, ka vajag iet vienā. Jā. Un tad ir tas stāsts par to Santiago ceļu, piemēram, ko daudz izvēlas iet vieni, bet tur. Un vispār par iešanu kā tādu, jo šis, ko mēs piedzīvojam, pilnīgi noteikti ieliek āķi lūpā. Es sacīju jau visu tā gatavošanās, tā izzināšana, cik daudz ir visādu ekipējuma lietiņu, ko viņas visas ir tik stilīgas un foršas un nenormāli dārgas. bet tagad tu sāc visā tajā iedziļināties, domā, varbūt man vajag šādu, vēl tur to un šito un vēl kaut ko. Un tas liek gribēt iet. Tagad Somi ir, jānopērk tik prīmusiņš, jo tos mums iedeva Valdis vēlīgi, bet tādas lietas, bet tā cilvēcīgas. Gribētu ar 10 kilogramiem uz muguras, ka tu ej, ir skaisti, kad tu ej, tāpat ir grūti, bet ir skaisti, un tad tu galā nonāc kaut kur tu vari sevi apbalvot, piemēram, tur, nezinu, ar proseko glāzi un austeri, vai, vien nav svarīgi tas, bet tā kā ar kaut kādu, man par to civilizāciju tik ļoti nevajadzētu, cik tas, ka tu vari nākamai dienai, piemēram, sagādāt pārtiku, un to nav jāstiep tas līdzi, tādu es gribētu to ceļu kaut kādu noiet un iziet, un kur man arī nevajag dušu 6 dienas, tas man maz satrauc, bet vieta, kur tu vari ieiet un kājās stāvot uzvilkt bikses. Es nevaru iedomāties, cik tas ir. Bet kaut kas tik vienkārši. Šis ir, man liekas, to tieši tev vajag šāda dzīvē izdzīvot. Kā, piemēram, bērnībā arī bija jādara lietas, par kurām toreiz man tā tas besīja, nezinu, pēc ballītes mums bija jābrauc kartupeļu raktāns. Kāpēc tas bērniņš nogurs? Nē, mums vecāki lika, un es īstenībā tādu saku paldies, jo tas ir iedevis tādu kaut kādu spēku un novērtēt, ka jā, es to varu, vai arī šīs tērtības man nebija nekad siltais ūdens bērnībā, un tagad man liekas, es joprojām kaifoju, ka pa krānu tik vienkārši attaisi vaļā, nav jākurina boilers vienreiz nedēļā vanna. Es vienkārši kaifoju par to, man liekas, tas ir kaut kas, ko mūsdienu bērniem grūti nodot varbūt, jo viss tās ērtības, bet šādi izejot, kā saka, ārpus zonas, izejot ārpus komforta, tas ir aci tevi atpakaļ, lai tu vispār sardzētu, kas dzīvē ir svarīgi. Tas pilnīgi noteikti ir gājiens ārpus zonas, un tev arī, Zana, ir paveicies, ka tu spēji vēl aizvien tā kā saglabāt to pateicību par tām lietām, jo man liekas, ka cilvēks vispār, tāds mūsdienu cilvēks, mēs esam jau tik nonivelējušies, ka mums ne visiem ir dots vai ir tā spēja tā kā ikdienā apzināties un saprast, cik īstenībā mēs super privileģēti dzīvojam. Mēs dzīvojam vislabākā, jebkad cilvēks ir vispār dzīvojusi.
Un tas bija tas, ko man ļoti gribējās pēc iespējas ilgāk saglabāt pēc zonas, bet tas neizdevās tik... Viņš izgaist kaut kādā Jā, brīdī, tas izgaist. Jo tas pirmais, protams, apsēdiens uz poda, es atvainojos, ja vienkārši liekas tā kā 90 grādu leņķī kājas stāv tajā brīdī, kad nokārtojies. Vienkārši wow! Un tad, protams, tā, kad mēs iznācām visi no tās pirmās dušas, tas vispār šķita vienkārši tā kā wow! Mēs pie tam vēl palikām viesnīcā, kur nevis numuriņos bija iekšā duša, bet pa gaiteni vairākas dušas, un tad mēs visi viens pēc otra gājām, visi vienādi smaržojām, jo tur viena un tāpat duša žalē, jo mums jau nebija līdz tādas lietas. Un visi vienādi smaržo, bet visiem liekas, ka viņi vienkārši ir, tā kā pasaulē skaistākie cilvēki, iznākuši no tās dušas, zin, tādi visi tur tikai nomazgājušies. Un tas bija tas, jā, ko gribējās, tās ļoti vienkāršās ikdienas lietiņas novērtēt, bet tas beidzās kaut kur, kādas, es teiktu, 2-3 nedēļas, tu tā vēl pieķer sevi pie tās domas, ka, cik forši mīksts krēsls vai vēl kaut kas, un tad tas kaut kur pagājis, diemžēl. Tas, kas gan paliek varbūt ilgāk, ir, viss tās citas atziņas un apziņas, un tās kaut kā tā saglabājās, jā, par to cilvēcību un tādām lietām un tā. Bet tas jau normāli, kad atkal tu pierod pie tām īstā dīvaina, vienkārši ātri vajag ik pa laikam atkal, kaut kādas Jā, maz neērtīgi. Es arī esmu par to, ka ik pa laikam vajag, it īpaši, ja tu jūti, ka vajag, tad vajag paprovēt un vajag darīt un tā. Un starp citu, taču Valdim no Rover Latvija, viņam ir tik daudz visādas iespējas doties ar viņu visādos piedzīvojumos un redzēt pasauli no cita tāda skatu punktu un tā kā vajag izmantot šādas iespējas. Tas atslēgas vajag pamēģināt. Iedot sev, tu drīz pamēģināt. Varbūt tev tas nedara, bet paņem pamēģini. Man līdz šim baigi nekad nav gribējies iet kalnos, iet 3 dienu pārgājienos vai tā. Bet es pavisam tā kā liekot roku sirds saku, ka pēc ārpus zonas raidījumiem mēs ar vīru plānojam rudenī aizbraukt, lai mēs sāksim ar Tatriem, bet mēs tiešām gribam to izdarīt. Un viņam arī tāpat, viņam arī negribējās, bet mēs skatāmies un katru reizi tāds, pat reāli man arī gribās. Protams, ne tik ekstrēmos apstākļos. Nevajag arī divatā, jo īpaši. Gan jau mēs kādu arī paņemsim līdzi. Bet es paldies Kristīnai. Bet paldies vēlreiz Kristīnai. Jā, par to, ka viņas šo ir izveidojuši šo formātu. Tas arī cik viņas pievērsušas, man liekas, vispār arī tādai kustībai un sportam, jo ļoti daudz no tiem, kas ir bijuši zonā, turpina riktīgi aktīvi tā kā trenēties. Man liekas, tas jau vien ir tāds misijas ček. Jā. Tā kā, brīnišķīgi, tiešām Kristīnai milzīgs paldies, es visu savus pateicības parādā, bet viņām jau to esmu pateikusi. Un pat ne tiem cilvēkiem, kas tur piedalās, jo es arī varu atzīties, es arī raidījumu skatoties kaut kādu mazu ne jau tā, es nezinu, vai es būtu gatava doties tur. Tādos ekstrēmos. Bet es sapratu, ka man der tā kā pamaziņam. Es savu dzimšanas dienā uzrīkoju arī mazo ārpus zonas, 5 stundu gājiens ātrijos atomus rudenī, un vienkārši nospraudu mērķi, izkāpām no autobusa un gājām līdz mūsu laukuma mājiņai, un gar jūru nav viegli iet. Protams, ritīgi nav viegli. Sāp reāli, mentāli, fiziski, viss sāp, ka tev atkal jāiet gar jūru, bet kaivs nenormāls. Nē, tas ir super tiešām, un katram, kā tu saki, sācam mazumiņu, kādam dara šis, tas ir, man, piemēram, tagad, tāds smukais galamērķis ar draudzenēm, un gribētos noiet tādu kaut kāds Itālijas, tur arī kalnus bišķiņi, bet arī tiešām tā zolīdi. Tā, ka tu vari galā bišķiņi atlaist. Redz, tas ir par kustību cilvēkiem. Jā, pilnīgi noteikti. Pilns komplekts. Un es arī domāju, jo pirms tam iepriekšējā sezonā viņi gāja karstumā. Un jūs gājāt gan augstumā, gan mitrumā. Un tad es domāju, kādies ir trakāk. Es nezinu, kā ir karstumā, bet man šķiet, ka karstumā ir trakāk. Man ar tā liekas. Jo tur nav kur glābties. Zin kā tajā augstumā, protams, nebija nepatīkams mirklis ļoti. Tad, kad tu no rīta pamosties, mums bija brīnišķīgi guļammaisi, kuros bija silti. Tur visu laiku bija 4 grādi, apmēram 4 līdz 6 grādi. Tā. Un ne jau teltī ārā.
Jums teltī, ārā, jā. Nu, teltī varbūt ir kāda grāda siltāks. Teltī pašā iekšā, droši vien pa 1-2 grādi var būt, bet mums tie guļamais bija tādi, ka tur itīgi tā kā satūcies. Man bija ārā no guļamais tieši deguns un mute, tas bija arī viss. Es arī sālu kādu nakti bija augsti, bet mēs gulējam te termoveļā. Un guļamaisā, un tā es zinu, ka puiši sacīja, ka viņiem pat tur karsts. Un kaut kas, man karsti noteikti, man nekad dzīvē nav karsti, nav plus 30. Un tad tu pamosties no rīta, un mums jau tās teltiņas ārkārtīgi maziņas, jo, lai mazāks tas nesamais, tur mēs satilpām tieši mēs ar Kristīnu Pāžu 2 tā iekšā, un vairāk arī nekas tai teltī nav. Mums somas ārpus telts stāv zem tāda telts tā kā sāniņa palikta zem it kā minī jumtiņa, ja nu līs, tad ķipa nesalīs. Un tu atver acis, un tev ir silti tajā guļamaisā viss, un tev ir jāver tas guļamais vaļā, tev ir jāver arī telts vaļā, tur sāk uzreiz totāli pūst no abām pusēm, vēl ja mēs abas reizē, atveram abus sāniņus, tur vienkārši caurvējš mega, tev ir jāatver vēl tā soma, kur viss ir viegli tāds sasalis, un jāizrok kaut kur tās tīrās drēbītes, traukšķīgās biksītes, kas ir vienkārši ledus augstas, un tad es darīju tā, es ņēmu tās drēbes vispirms iekšā teltī, sabāzu sev iekšā guļamaisā un gulēju ar viņām piespiestām pie sevis, lai tās nedaudz uzsildās, un tad tev ir negribot, tev ir jāver vaļā tas guļamais, un tajā augstumā vienkārši tiem sasalušiem pirkstiņiem tur jāpārģērbjās guļu stāvoklī loģiski, jo citādāk jau nevar. Un tad tu nomaini tās ūziņas un visu, un tad tu izkāp ārā un tiem pašiem sasalušiem pirkstiņiem tajā ledenajā strautiņu ūdenī eji apmazgāt tos zobiņus, un viss jau ir sasalis un besī, un tad tev ir, lai tu saliktu somu, tev ir jānojauc telts, jo, loģiski, jo tas tetrīts tajā somā iet tikai tādā konkrētā tevis izdomātā tajā visā schēmiņā. Un tu nojauc visu, tur mietiņi pie Kristīnas telts, pie manis vai otrādāk, visu mēs saliekam, visu smuki, un tu domā, kur šoreiz viss labi sagāja, soma ir sapakot, viss super, un tu pasties leju, un vilnas zeķis palikušas kājās, un tu ņem vienkārši un jauc ārā atkal visu to somu, vēl ārā to savu drēbi maisiņu, tais vaļā, to kulīti, liec iekšā tās zeķītes, jo mums viss bija vēl sapakots tādos, tajos ūdens necaurlaidīgajos maisos. Liec atkal iekšā tās villenītes, sāc pakot visu no gala, un tā, tā pakošanās, un viss šitas tev vienkārši bija, tas bija tāds, kas rauj jumtu katru rītu. Jā, bet tur tāds darbs iekšējais ar sevi droši vien ļoti terapeitisks, jo tev jau nav atpakaļ ceļa, tas ir lieta, kas baigi riebjās, bet jāizdara. Jāizdara. Tāds treniņš. Jā, un tad vēl atkal jau zinot mani, kā es visu tā kā izdomāju 10 soļus uz priekšu, visu laiku domāju, tad man jau bija schēma, kur man stāv tā kā ēdienu paciņu pusdienām, lai man nav jājauc atkal viss tetrīts ārā, tā tur tajā pusītē, augšpusītē, tas tajā kabatiņā, tas tajā, viss tev tur tā kā viss ir jāpārdomā, jāizdomā. Tur nav tāda opcija, piemēram, tagad mums uz 10 minūšu pauze, un tu gribi savu šokolādes batoniņu, kas ir tur kaut kur somas apakšā, un tur neraks visā. Tur viss tā jāizdomā un jāsaliek, un tā. Ļoti daudz noteikti. Man liekas, ka vēl kaut kas, ko varētu atvasināt, izvilkt, ko tev vispār šis piedzīvojums ir devis, vai ne? Un, jā, es tā kā ieskatījos laikā un tā, wow! Skaidrs, ka stunda ir pagājis. Jā, bet es gribētu noslēgt šo sarunu ar tādu nedaudz filozofisku jautājumu. Kā tev šķiet? Vai iespējas tevi pašas atrod, vai tu tās radi? Šis patiesībā ir ļoti intīms jautājums, jo te man nākas vienkārši tā kā atzīties, ka es kaut kādas lietas, es nenodarbojos ar manifestāciju ikdienā, bet es arī nenoliedzu ticamību tai, bet vienkārši es tā kā nepraktizēju to tā, kā varbūt tā mēs tā tupa saprotam. Bet kaut kādus tādus signālus kosmosā es raidu, ja neskaitu zonu, bet kaut ko es vienmēr tā kā, es redzu situācijas, kurās es tā kā ļoti dzīvi redzu konkrētas sarunas, kas būs, un tad tās principā arī piepildās, nevis tādā ziņā, ka varbūt tur vārds ārā un man daudz, kādas ragana, bet tā kā to sajūtu, kas ir tajā brīdī, ko es vēlos,
Un kā tas, es redzu sevi uz priekšu kaut kādās situācijās vai notikumos ar cilvēkiem vai jā, un tāpēc es nevaru teikt, ka es pilnībā kā silts nažs šļūcu pa sviestu. Tā gluži nē, bet nav arī tā, ka es rakstu to 5-gades plānu, bet kaut kā es ikdienā ik pa laikam ielieku sevi nākotnē savās tādās kaut kādās domās un tādās sajūtās. Un tā es domāju, ka es arī radu tās situācijas. Bet tās situācijas atrod arī mani. Tas arī ir tieši. Nu, viņas tevi atrod, tāpēc, ka tu esi uzradījusi. Jā, vai tu esi uzradījis, vai arī tu dari, tā kā, zin kā, tu jau, es arī pilnībā ticu tam, ka tu pievelc gan cilvēkus, gan situācijas, kas tev ir tajā brīdī, un ja tur tā frekvence nav viena, un tev liekas, ka tur, nezinu, tu vibrē kaut kur baigi citur, bet tev pēkšņi pievibrē, piemēram, tur bāriņā čalis, kas liekas, nav no tavas frekvences, tas sāc pārdomāt, lai gan labi, šis nav labs piemērs, viņi tiešām mēdz pievibrēt no visādām frekvencēm. Bet, jūs sapratāt, es domāju. Bet jūs ilgi nevibrēsiet. Jā, bet jūs ilgi nevibrēsiet. Jā, tāpēc man liekas, ka svarīgi pašam tev ir uzvibrēt augstāk, ja tu gribi vairāk. Tāpēc, tas tikai un vienīgi tevis pašs tāds darbiņš un atkarīgs no tevis. Protams, cilvēkiem kādreiz vairāk dzīvē veicas, vairāk neveicas. Bet visu atstāt uz veiksmi arī es neņemtos. Manifestācija principā ir domas spēks. Jā. Man liekas, mums tas vārds ir tik nodrilēts, ka mēs negribam pieminēt dažreiz. Un manifestācija, kas viss citi nevārdi. Jā, bet domas spēks ir Jā, domām ir liels spēks. Un es arī manī ir arī ļoti daudz to slikto domu. Es esmu arī briesmīgs šajā ziņā, tie obsesīvi, kompulsīvie traucējumi, kurus redzu vienkārši visas sliktākās situācijas, kādas vien var notikt. Apdrošināšanas brokers. Jā, un tad es vienkārši esmu iemācījusies, ka man jāliek tā kā uzreiz tas labais slaidiņš pretī. Tev ir tā sliktā bilde acu priekšā, un tu vienkārši ātri viņu aizsveipo prom ar kaut kādu foršu labu domu. Man nesen palīdzēja tāds teikums, kā ir overthinker latviski, kuri pārāk daudz domā. Jā. Tad, ja tu vari visu laiku pārāk daudz domāt par slikto... Es redzēju, tu biji kaut kur ielikos, jā, es redzēju. Tad tu vari arī par labu. Jā, es piekrītu, jā. Šo vajag likt aiz auss, un tiem, kam naktīs nenāk miegs no tām 101 domām, tad varam arī overthinkot par to pozitīvo. Bet liels paldies, Rūta, ka tu starp visām šīm lomām atradi, bet varēja būt. Jā, varēja būt šeit un būt mums sarunu biedrs. Es priecājos, ka tā, paldies jums, Miš, par aicinājumu. Forši, ka jūs to darāt, un es par piemirsu, ka mēs podkāstu ierakstās. Vienkārši sēdēju ar jums pļāpāju. Vislabākais iznākums, kas var būt. Tā mazliet jocīgi, varbūt vienīgais kāsnāt sēž raustiņām ar mums. Viņš sarunā, kas viņai tur ir. Bet labi, paldies. Paldies. Un tiekamies citos piedzīvojumos. Džungļos, jā. Jā.